Kas mūs pilnīgi apmierina un priecē, un tie ir brūveri. Pirms 3 gadiem, kad daļdārza konkursa žūrija pirmoreiz tika aicināta arī Rīgas dārzos, brūveru dārzs bija skaists pārsteigums un gandarījums, cik veiksmīgi dārza saimniekiem sadarbībā ar projekta autori Agritu Kalnozolu izdevies atrast variantu, kas iederas tieši Meža parka ainavā. Jauši vai nejauši, bet skaistāko daļdārzu Strīniekā arī šogad viens no Meža parka dārziem. Tunstu ģimenei Meža parks nav tikai prestīža dzīves vieta, bet vide, ar kuru jārēķinās un kura jārespektē veidojot dārzu. Aplokciemā ne tikai pie šīs mājas Zušu ielā tiek kvalitatīvi īstenoti vērienīgi projekti. Iespējams, vēl pēc dažiem gadiem Aplokciems būs īpaša skaisto dārzu impērija. Kolonnas būvētajā ciematā tieši Gridņevu ģimenes māju žūrija ierindos skaistāko daļdārzu Strīniekā. Bet Rīgas skaistākais dārzs 2007. gadā Bajāru ģimenes dārzs Vēlavu ielā Vecdaugavā. Smiltīs iekopjot dārzu, saudzējot dižos kokus, izveidot tādu vidi, kas gan bērnus, gan pieaugušos vilina pēc iespējas vairāk laika pavadīt dabā, būt savā dārzā.